Viņiem ir ļoti sāpīgi veikt pagriezienus, jo tas nozīmē, ka viņam lielāks svars ir jāliek uz iekšējo nadziņu. Pulsācija, tātad digitālais pulss, tas, ko jūt, nagi var justies karsti. Un tad zelta standarts, kā apstiprina laminītu. Protams, viens ir klīniskās pazīmes, bet otrs ir uzreiz pretī rentgenoloģiskā izmeklēšana. Viņi arī var būt jutīgi uz nagu stangām, sevišķi veterinārārsts atbrauc un tad diagnosticē, tad liekot spiedienu ar nagu stangām, viņam ļoti sāp visā nagu laukumā. Tās būtu tās primārās pazīmes. Tās nagu stangas viens tiek izmantotas nagu apstas gadījumā, bet tad vairāk vai mazāk tās sāpes ir lokālas vienā vietā nagā. Bet, ja tas ir laminīts, tad lielākoties viss tas nagu laukums ir sāpīgs. Kuriem vieglāk vai sarežģītāk strādāt ponijiem vai zirgiem? Tad tas būs mans subjektīvais viedoklis, bet domāju, ka mani kolēģi man piekritīs, ka jaunzirgi līdz 3 gadu vecumam ir tā sarežģītākā kategorija, jo tie ir zirgi, kuri ir vismazāk apmācīti, vai arī tas treniņu process ir tikai nesen sācies, vai daži pat vēl nav sākuši savu apmācību procesu. Līdz ar to viņiem arī tas kontakts ar cilvēku ir bijis daudz mazāks. Un nereti tāds klasisks artroskopijas gadījums mums ir 2-gadnieks, kas ir tikko paņemts no aploka. Veterinārārsts viņam ir nozīmējis, ka viņam ir jāveic šī operācija. Viņš tiek ielikts trailerī, atvests pie mums. Un tad tas īstais kontakts ar cilvēku viņam sanāk ar mums. Bet ir jāņem vērā, ka tas uzreiz mums ir liels risks. Jo, protams, ka zirgs nav pieredzis pie pieskārieniem, kur vēl pie kāju skūšanām, pakaļkāju skūšanām, katetru likšanām. Un tad tas ir tāds stresains moments gan zirgam, gan mums. Un tad tāda otra kategorija, es teiktu, arī ir kumeļi. Varbūt ne tie paši mazākie, bet es teiktu tāda ap mēnesi un līdz gada vecumam. Ar tiem arī ir ļoti jāsarunā lietas. Ir dažādas fiksācijas metodas, kādas tiek izmantotas, un viena no fiksācijas metodēm ir arī sedācija, protams. Jā. Ja mēs nevaram nekādīgi ar viņu sarunāt, tad jā, un ja tas gal galā apdraud mūsu veselību, tad, protams, mēs dodam sedāciju, un tad tādā veidā mēs darbojamies. Bet ja tāds maziņš kumeliņš atbrauc, viņš brauc ar visu mammu kopā? Jā, protams. Jā, ja kumēžs dzīvo mājās ar mammu, un viņš ir vēl maziņš, ka viņš nespēja pats uzņemt barību, viņam vajag mātes pienu, tad, protams, viņš brauc kopā ar mammu. Bet, ja tāds kumeliņš salauž kājiņu, viņam var to sārstēt, ja? Atkarībā kāds lūzums kurā vietā. Tad tas viss ir ļoti individuāli jāskatās. Jā, mēs veicam arī šeit osteosintēzi, ja tas ir nepieciešams. Ja tāds lielais zirgs salauž kāju, tad īsti nav iespējams. Arī viss sarežģīti, un viss ir atkarīgs no situācijas un kurā vietā ir lūzums, kas pa kauliem ir skarti. Atsevišķus lūzumus ir iespējams arī ar osteosintēzes palīdzību izārstēt, vai arī ar miera periodu, bet viss ir jāskatās.